Tā, aktivizēsim Webasto, pa cik automašīna ir aprīkota arī ar Webasto, bet šeit iestatījumos mums nekas par to neparādās, un mēs nevaram neaktivizēt pašu Webasto, ne ar ko viņu izdarīt. Tad pirmais, kas mums ir jāizdara, ir jāatbloķē. Tad šeit mēs ejam uz Heater Unlock. Spiežam 1, test, save. Tā. Tas ir. Tad tālāk iesim iekšā Green menu un atķeksēsim, ka mums ir Webasto. Tā, tagad izvēlnē, rekur. Tā, redzam, ka ir auxiliary heating mums jau atķeksēts. Tālāk spiežam accept. Spiežam return. Un uztaisīsim resetu MMI sistēmai. A8 gadījumā tas darās spiežot tel pogu, vidējo pogu un labo augšējo vienlaicīgi. Tad spiežam, laižam vaļā. Un redzam, ka sistēma mums noresetojas. Skār. Ok. Tālāk. Nākamais solis klimata kontroles vadības blokā mums ir jāizmaina kodējums. Pie kodējuma vērtības jāpieliek mums ir +2. Šajā gadījumā mums ir 7. Spiežam do it, coding accepted, taisam ciet un izņemsim ārā atslēgu, norestartēsim aizdedzi uz kādu brītiņu. Tālāk liekam atpakaļ iekšā, pagriežam aizdedzi un spiežam setup. Un redzam, ka mums ir aktivizējusies izvēlne, kurā varam kontrolēt Webasto apkurs sistēmu. Tad ceru, ka šis video kādam būs arī noderīgs.